Papa, halo? Es mēģinu pārslēgt ātrumus, es mēģinu braukt. Es biju tieši piemērs tam, kā nevajag lietot telefonu, kamēr mēs braucam. Mans brauciens ar simulātoru un mobilo telefonu rokā beidzās ar to, ka bija avārija. Gan pašiem sev, gan arī mūsu tuvajiem atgādināt par to, ka nevajag lietot to telefonu. Nevajag. Nekas nav tik svarīgs, kā patiesībā pašam sava un arī savu pasažieru dzīvība un veselība. Tā kā liekam telefonus nost, izkāp ārā no telefona, neesi zombijs. Izvēlamies vai nu telefonu vai automašīnas stūrēšanu. Tā, kas notiek čau, cik tālu tiku, kā iet esmu. Oho! Es ieteiktu stūrējam, aizbraucam līdz galam, varbūt kādu minūti ātrāk. Uzrakstam ziņu, atbildam visiem, kam jāatbild, un tad turpinam doties darīt savus darbus. Ko viņš izdarīja? Tie ir saskrējušies, viņa telefonu spaida. Stūrēšana un paralēli tā sēdēšana telefonā, tas WhatsApps un viss tā skatīšanās tajā mazajā krāsainajā ekrāniņā, manuprāt, ir ļoti bīstami. Pareizi laiks uztaisīt storiju, ar tevi foniņā, ja? Priecīgi? Un es aicinu arī jūs, iekāpjot mašīnā, izkāpt no telefona. Stūrē, izkāpt no telefona.